Mums blakus ir karš Ukrainā, militārie speciālisti sola drīz iebrukumu arī pie mums. Tas rada nedrošību par investīcijām, bažas par nākotni, vecrīgas skatlogi ir tukši un reemigranti baidās atgriezties mājās. Tomēr ir viena nozara Latvijā, kas uzplaukst, un tā ir militārā ražošana. Pērn šajā nozarē bija nodarbināts 130 uzņēmumu ar kopēju apgrozījumu 2 miljārdu eiro. Nodarbināja 9000 cilvēkus. Uzņēmums Defense Partnership Valmieras pusē ražo Somu militārās bruņmašīnas Patrija. SRC Brāzs piedāvā bruņmašīnu, aprīkojumu, transporta līdzekļu modernizāciju, kā arī remonta pakalpojumus. Baltic Bullets specializējas ložu un munīcijas komponentēs. Ir virkni uzņēmumi, kas Latvijā ražo specifiskus dronus. Un nu jau kādus pāris gadus Rīgā darbojas specializēto optikas ierīču ražotāji, kas pie Berģiem ceļ ražotni. Pusotru gadu atpakaļ mēs nodibinājām Baltic Photonics. Mēs esam investējuši 4,5 miljonus ēkas iegādē, zemes iegādē. Vienu no ēkām mēs rekonstruējām un jau esam atvēruši laboratoriju. Tas ir, teiksim, ražotne, kas dotajā brīdī komplektē sastāvdaļas 3. paaudzes naktsredzamības iekārtu pastiprinātāji, kur mēs sastāvdaļas saņemam no mūsu partneriem mācu uzņēmumu Vācijas un jau eksportējam uz Grieķiju. Šogad mēs jau esam 200 vienības eksportējuši. Plānots 120 miljonu eiro ieguldījumu 6000 kvadrātmetru rūpnīcē Berģos. Notiek arī paralēli jaunas rūpnīcas projektēšana, kas būs lielākā Eiropā. Šāda tipa iekārtas ražošana pati modernākā, un, teiksim, Eiropā mums konkurentu nebūs. Tur būs 6500 kvadrātmetru liela platība, jaunākās tehnoloģijas, un šobrīd notiek starptautiska komanda. Mums strādā ar arhitektiem, kur veidojam projektu. Tajā brīdī es ceru, ka mēs līdz gada beigām saskaņosim gala rezultātā projektu pašu tehnisko un varēsim sākt būvniecību jau 28. gada 1. kvartālā. Lai šo mērķi sasniegtu, Edgars Zandmans ir izveidojis startautisku fotonikas un optikas uzņēmumu asociāciju SAPRA. Te darbojas viņa pašu uzņēmums Baltic Photonics, vācu Harder Digital, grieķu mērierīču koncerns Theon Sensors, RP Optical Lab no Izraēlas, kā arī Troja no Itālijas. Pastāstiet varbūt par to, kā jūs nonācāt līdz šai apvienībai, kas tur iekšā pa organizācijām un kādi ir tie jūsu plāni? Tas bija veidots, teiksim, uz Baltic Photonics plānotās rūpnīcas bāzes. Es sapratu, ka tas būs diezgan pa maz un vajadzētu izveidot asociāciju, kas apvienotu visus mūsu biedrus. Tāpēc tika izveidota Starptautiskā aizsardzības produktu ražotāju asociācija, SAPRA saīsinājumā, kā mūs pazīst. Mēs uzaicinājām, uzrunājām savus partnerus, un viņi saprata domu un ar prieku, teiksim, pievienojās šai organizācijai. Tādas kompānijas kā Theon Sensors, Harder Digital, Baltic Photonics Latvija, Troja, RP Optical, tas viss, kas saistīts ar fotoniku un naktsredzamības iekārtām, termoiekārtām un lāzeru tehnoloģijām. Lielākais investors šajā projektā ir grieķu uzņēmums Theon Sensors. Tā apgrozījums pērn bija 352,4 miljonu eiro, kas ir 3 reizes vairāk nekā pirms 2 gadiem. Uzņēmums ir pārdevis ierīces Vācu Bundesvēram, Beļģijas armijai, ASV jūras kājniekiem. Ir līgums ar NATO iepirkuma aģentūru par termālo ierīču piegādi. Mēs apvienojam tos ražotājus, kas, teiksim, Baltic Photonics ražo attēlu pastiprinātājus, kas ir naktsredzamības iekārtas sirds. Theon Sensors ražo gala produktu un apgādā 26 NATO valstis un vēl 50 citas valstis attiecīgi. Tas ir tas pilnais cikls, kas noslēdzās, teiksim, pašā produkta ražotnē, kur Latvija spēlēs diezgan lielu lomu tajā visā. Un plānā ir arī iesaistīt Theon Sensoru, lai atvērtu šeit arī to mehānisko sadaļu.
lai mēs varētu izveidot, kā mums strateģiskos plānos valdības ir pilnā cikla ražošana un apgāde Latvijas armijai eksportam. Izraels uzņēmums RP Optical Lab pilsētā Tikvā ražo augsts izšķirtspējas HD video apstrādes moduļus un multisensorās sistēmas, termiskās kameras un objektīvus, kā arī tā saucamos dzesētos, gan nedzesētos infrasarkanos risinājumus, kā arī super long zoom termālos objektīvus un nodrošina sensors Amerikas un Izraels aizsardzības spēkiem. Citi partneri arī, kas nodrošina robežu apsardzēm vai dronu tehnoloģijām nepieciešamo aprīkojumu, un kā arī daudz zinātniskās programmas, kuras saprast paspārnē, mēs apvienojam šos te biedrus un zinātnisko potenciālu Latvijas un Eiropas varētu veidot arī šos te pētniecības R&D programmas attīstīt šeit Latvijā. Birokrātija netraucē? Teiksim tā, viena no tēmām ministra kabinetā, kad bija tieši tā birokrātijas samazināšana un atvieglošana. Tas pats saistās arī ar zaļo koridoru, kuru mēs plānojam jau sen. Valdība plānoja un attiecīgi tagad viņš tiek ieviests dzīvē. Kas tas par zaļo koridoru tāds ir? Zaļais koridors, tas ir noteikti prioritārās, teiksim, ražotņu veidošanas tāda tā kā mūsu, un attiecīgi noteikti atvieglota un pātrināta izskatīšana, izvērtēšana dokumentācijā. Tas, kas saistās arī ar projektu sagatavošanu, institūciju sadarbību mūsu projektu ietvaros. Tas ir tas zaļais koridors, pātrināti. Te jau citiem uzņēmumiem jāstāv rindā aiz jums. Kāpēc? Ja viņi atbilst tiem kritērijiem, svarīgas strateģiskas nozīmes ražošanas Latvijā, tad tā nav problēma. Cik jums visam tam jūsu projektam būs liela loma Krievijas-Ukrainas karā? Dotajā brīdī mums arī ir uzrunājuši Ukrainas puses institūti Kijevā, kas gatavi savas tehnoloģijas arī pārnest uz Latvijas teritoriju, kopā sadarboties, lai turpinātu viņas izstrādāt. Mēs arī plānojam sadarboties ar Ukrainas ražotājiem militārās produkcijas, lai piedāvātu savus trešās paudzes, teiksim, attēlu pastiprinātājus, vai arī varētu nodrošināt nepieciešamo Ukrainas armijai naktsredzamības iekārtas. Tā kā tā sadarbība varētu būt ļoti cieša un savstarpēji nepieciešama. Ar ko latvieši visā lielā NATO struktūrā, kā jums šķiet, varētu tā izsisties un kas būtu tā mūsu priekšrocība? Latviešiem ir diezgan liels zinātniskais potenciāls un attiecīgi tur ir ļoti augstās domās par mūsu iespējām arī institūtiem, universitātēm. Mēs sadarbojamies ar Tehnisko universitāti, tagad Cietvielu institūtu un tā tālāk, kuru potenciāli mēs varam izmantot. Mēs varētu spēlēt pareizi attīstot šo mūsu potenciālu augstākajā līgā aizsardzības industrijā. Mums ir pilnīgi visas iespējas to sasniegt pie attiecīgā, teiksim, tā valdības ieinteresētības un atbalsta. Bet viņš ir? Ir izteikta pilna, teiksim, atbalsta vēlmē, un tas atkal atdurās mazliet birokrātiskajos procesos, cik ātri var tik izmainīt kaut kādiem. Kas tur kavējās? Teiksim, rūpnīcas pārnešana šeit Latvijas teritorijā loģiski, kad prasa un arī mūsu pētniecības programmas iesaistas kaut kādus Eiropas fondus vai mūsu Latvijas fondu iespēju robežās. Kā atbalsta programmas, jo jebkurš investors, tas ir biznes un attiecīgi, lai pārnestu uz šejieni savu ražošanu un atvērtu tieši Latvijā, viņam izdevīgāk būtu to darīt savā teritorijā. Ja mums ir izdevies bet uzaicināt un izveidot šo sadarbību, tātad attiecīgi no mūsu puses jābūt arī, es esmu jau minējis agrāk, Lietuvas piemērs, kad Rheinmetalls vēlējās iet Lietuvā, tad Lietuvas valdība momentā izveidoja visus apstākļus, zaļo koridoru, valsts atbalsts un tā tālāk. Tātad gribētos, lai pie mums arī notiek ātri lēmumu pieņemšana. Jā, un šī laikam kavējās, vai ne? Lēmumi it kā ir, bet lai pieskaņotu lēmumus atkal attiecīgiem normatīviem aktiem, kā noteikumiem un tai ministriju sadarbībai, tur mazliet laiks ir vajadzīgs vairāk.
labāk, lai valsts netraucē, un mēs tiksim galā. Nē, šobrīd vēlme ir, tieksmes ir, un, teiksim, loģiski tādu investoru iesaisti Latvijas teritorijā tur jābūt tā, ka nevis mēs ejam un kaut ko piedāvājam un prasam, bet lai valsts pateiktu, ko jums vajag, kā mēs varam palīdzēt, nāciet uz šeit. Vai tie investori un tie jūsu sadarbības partneri, kas ir Grieķijā, Vācijā, jūs citās valstīs, viņi nebaidās šeit investēt, ņemot vērā, piemēram, NATO aizsardzības, Vācijas aizsardzības ministra brīdinājums, ka pēc 4 gadiem jau Krievija varētu zaļos cilvēciņus mēģināt ievest? Nav tā, ka Latvija ir tā nedrošā zona. Ja es domāju, ka kaut kādas kara darbības notiks Latvijā, tad tas skars visu Eiropas teritorijā. Attiecīgi, tas apdraudējums var nākt arī kurā brīdī, jebkurai valstī Eiropā. Tāpēc tieši otrādāk, es domāju, stiprinot šeit uz pierobežā šo aizsardzības industriju, tas ir signāls visiem un attiecīgi arī investori, es domāju, izvērtē tos riskus. Un ja viņi šeit ir gatavi nākt, tad viņi būs arī gatavi droši vien aizstāvēt savas investīcijas un savu valstu, teiksim, līmenī un valdību līmenī, tad viņi izvērtē šos riskus. Par tie produktu, es saprotu, tas ir nakts redzamības ierīces vai vēl kaut ko plāno ražot? Dotajā brīdī tieši Baltic Photonics, tas ir nakts redzamības ierīču attēlu pastiprinātāji 3. paaudzes, kuri principā ir mums, vāciešiem un Latvijai tagad, amerikāņi, Ķīna un Krievija tāds ražo. Vairāk tādu tehnoloģiju, teiksim, konkurējošu Eiropā nav. Tas ir tieši, kas saistīts ar nakts redzamības iekārtām, kuras tiek izmantotas arī tais pašos Rheinmetall tankos vai lidaparātos, pilotu aprīkojumos un tā tālāk. Tas ir diezgan plašs produkts, kurš izmantojās visās jomās. Tas ir tā, kā rāda, kad video, kad tu skaties uz to pretinieku un parādās uguntiņu. Viņš ir, tas ir tāds skaners apmēram. Tieši tā, viņš jau arī pilnveidojās. Mēs arī veidojam. Uz doto brīdi jau ir iesniegts aizsardzības ministrijai un plaši pateikts 7 pētniecības programmas, kas tieši attīstīs to visu tehnoloģiju uz priekšu. No kurām mums jau 2 ir izstrādē, 3 vēl plānojam. Tas ir saistīts arī ar EDF fondu piesaisti Eiropas un tā tālāk. Mēs varētu arī to visu attīstīt. Dronus arī kaut kā aprīkosiet ar kaut kādām papildus ierīcēm? Ar dronu tehnoloģijām, teiksim, un ražotājiem mēs arī runājam. Tas ir ar pretgaisa aizsardzības sistēmām saistīts ar raķešu noteikšanas, kurus lielos dronus mēs varam aprīkot ar savām sistēmām un savu, teiksim, tehnoloģiju, kur mums varētu notikt diezgan cieša sadarbība tajā visā. Es biju Ukrainā pagājušā gada pašā nogalē, un viņi stāstīja, ka Krievi ļoti bieži izmanto tehnoloģijas, kad tas mākslīgais intelekts jau nosaka pats mērķi un autonomi jau lidos kaut kādu dzīvu objektu, un viņiem tā tehnoloģija pietrūkstot. Tas ir viens, kad viņi lido uz konkrētu objektu. Mūsu sistēmas arī piedāvās dronos aprīkot ar sistēmām, kas nosaka tieši pretgaisa sistēmas. Raķete lido, viņš viņu nosaka, un viņš arī, teiksim, dod tās koordinātas un tā iznīcināšanas. Tā kā tas ir tāds globālāks projekts, ko Latvija arī var piedalīties ar savu piemēru.